Labdien, mani sauc Maksims Fartuks. Mana skolotāja bija Taisjana Lukjanova. Es esmu no Rīgas Zoltas ģimnāzijas, 12. klases, un mans projekts bija par Latvijas un Igaunijas IKP prognozēšanu. Es izvēlu šo tēmu, jo drīz man jābūs domāt, ko darīt pēc skolas, tāpēc, kur doties, un tāpēc izvēlos salīdzināt mūsu valsti ar citu, lai saprastu, varbūt vajag doties ārvalstī. Es paņemu datus no Latvijas un Igaunijas oficiālās valsts vietnēs, ieladīju, samainīju, tātad izvedu grafiku, apskatījos, ka šeit bija krīze un šeit arī ir liela inflācija, tāpēc šos datus dzēsu un sanāca tāds grafiks. Pēc tam es ieladīju moduļus tieši priekš laiku datiem, kur ir tikai tas, kas bija iepriekš. Šeit es uzrakstīju funkciju, kas radīs grafikus, cik labi ir moduli, kā arī aprēķinās to video absolūtu procentuālu kļūdu. Tātad šeit ir viss redzams, kāda bija modeļi. Sarimaks un autorīma bija vislabākie. Autorīma ir parasti sarimaks, kas mēģina atrast labākus parametrus, bet tomēr es gribu atrast vēl labākus. Šeit es izmantoju regresiju caur izmantošanu lagiem. Tātad no iepriekšējiem datiem es izdarīju vairākus datus, un tāpēc varu trenēt modulus arī regresijas. Un tātad vislabākā bija lineāra regresija, lasso un ridge, kuri ir savstarpēji ļoti līdzīgi, un pārējie nebija tik labi. Šeit es atradu vislabākus koeficientus arī maks, un tātad kļūda samazinājās. Šeit es prognozēju tālāk, un kā redzams, viņa neredzēja, ka būs atkal inflācija, taču lineāra regresija, tā kā tas ir saistībā ar lagiem, viņa to varēja atrast. Pēc tam es izvedu jaunus datus, lai pēc tam prognozētu. Šeit es uzrakstīju lielu funkciju, kā inputu ņems datu, no kuru prognozēt. Šeit ir 2024. Tātad šie grafiki attēlo situāciju, ja abi valsti turpinās iet inflācija un viņi nestabilizēsies, kā tā bija iepriekš, tā kā problēma turpināsies. Bet, ja mēs prognozēsim no 2021. Kad inflācijas vēl nebija, tad būs scenārijs tāds, ka abi valsti stabilizējas un vairs nebija nekādas problēmas. Tāpat, ka bija 2006. gada krīze, un kur ir redzams, ka abi moduli ir ļoti tuvi, tāpēc es izvēlējos prognozēt ar lineāru regresiju, jo vienkāršāk modeli, jo mazāk varbūtības, ka tā būs pārtrenerēta. Tātad Estonijas es izdarīju to pašu. Jā, tad šeit bija tika Latvija. Tāds grafiks, arī dzēsu, tikai šeit vajadzēja no 2020. Tāpat funkcija, arī šeit sarimaks un autoriem bija vislabākie. Šeit ir lineāra regresija. Un tātad, kā es atradu koeficientus, parasti mainu visus, kamēr neatradu labākus. Pēc ļoti daudz integrēšanas tur atradu labākus. Bet moduli tika partnerēti, tāpēc es samazināju, kur šeit bija 3, un šeit samazināju līdz 1, un tāpēc tā tika sliktāk, bet kopumā tas bija labāk. Un tātad šeit arī lineāra un sarima ir ļoti līdzīgas, un pēc tam es parasti apskatījos, kā tas viss ir grafikos. Un tātad, ja šeit saprotams, ka Igaunija būs labāka ekonomika nedaudz nekā Latvija,